Esiet sveicināti, florbola draugi. Pieslēdzamies Kocēnu sporta namam. Šodien Vidzemes derbijs Latvijas-Igaunijas apvienotajā florbola līgā starp vietējo Kocēnu Rubeni un Cēsu Lekringu. Ar 51. Kārlis Dūmiņš, ar 11. Pēteris Gailis un ar 95. Rihards Avots. Tikmēr Lekringam pirmais moments jau pie pretinieku vārtiem. Un ar lielu varbūtību arī tiek minēts lielvārda, kā iespējams norises vieta. Varbūt neteikt tieks, tāpēc, ka lielvārda vēl nav iekļūst Final Four, bet tikmēr Lekrings spēra vienu solīti tuvāk, lai spēlētu šajā Final Four. Rubena vēl neko īsti nav izveidojusi, bet te ir izveidojusi divi izlases čāļi saspēlējās un pārspēja trešo izlases čāli. No Jēkaba Keiša piespēles precīzs metiens Matīsam Celmam un Markus Plūdums spiests meklēt bumbu vārtu tīklā. Pietur bumbu laukuma saimnieku labi iespēlē vārtu priekšā Avotam Fogels, bet Rihards netrāpa pa bumbu. Ties Gailis ļoti ātri atgūst bumbu un Avotam vēl viena epizode, šoreiz jau labs metiens, bet šeit Jākānam var sanākt labs moments. Metiens arī seko, bet Lauris Knoks darbojas. Vēl pietiekam daudz, vairākums 50 sekundes. Rīsmanis vēl vienreiz Lisovskis vārtu staps pēc Lisovska metiena. Mēģina arī pielabot Rops, bet neizdodas. Bieži vien tomēr spēlē ar 5 aizsargiem. Šeit krīt uz līdzenas vietas Arturs Urševskis, tiek apspēlēts. Cerams, ka nebūs kāds savainojums kapteinim, bet Lisovskim trešais mēģinājums un 3 lietas, labas lietas ar trešo piegājienu. Kaspars Lisovskis atrod veidu, kā pārspēt Lauri Knoku, panāk 2-1 Lekringa labā. No vārtu priekšas Fogels med, bet lieliski aizsardzībā nostrādā Gušča, pēc tam Maklers pārķer bumbu, metiens. Kreičmans tālu piespēli atkal Lisovskim, noteikumu pārkāpums un soda metiens uz Rubenas vārtiem. Šodien Roberts nav kopā ar komandu, un tāpēc Lauris Knoks paliek vārtos. Lisovskis pret Knoku palaiž pat tālu bumbu jau soda metiena izpildes sākuma daļā. Kaspars pēc tam it kā to saglābi doto bumbu. Un Mužnieks aizsardzībā bloķē ne tikai Matisonu, arī Jēkabu Keišu. Un Kaspar metienu Švarckofam. Otrā gadījumā Lisovskis realizēja izgājienu vienatnē pret vārtiem, bet te otro reizi Matīs Celms gūst vārtus. Aizmet garām Rodrigo Švarckofam un pirmo reizi vakarā kapitulē arī Regnārs Kreičmanis mača 34. minūtē. Šodien pēc pretējas scenārija Lekrings bija vadībā 1-0, tad 2-1. Bet atkal ir līdzsvars 2-2. Te jāgūst vārti ir Rīsmanim, bet Siliņš med, kur bumba garām vārtiem. Švarckovs to spēja novirzīt un tagad ātri 4-3 pārējā. Rīsmanis gūst vārtus 3-2. Cēsu Lekrings trešo reizi šovakar izvirzās vadībā. Bija laba iespēja atzīmēties ar vārtu gūmu un pārņemt vadību Kocēnu Rubenai, bet Regnārs Kreičmans nosargā savus vārtus pēc šī metiena. Pārķer bumbu Traubergs, bet pēc tam bumba nonāk pie partneru un vārtu pārliknis. Rīsmans labi nostrādā aizsardzībā un 3-1 pret Brīvuli. Rīsmans met pats un Knoks tomēr atvaira Toma metienu. Bitmanis, bumba vārtos 3-3. Rubena trešo reizi panāk izlīdzinājumu šajā spēlē. Iekrita Lekrings aizsardzībā. Petersons pārķer piespēli. Zauriņš klupdams, krizdams netiek pie bumbas un te būs bullīts uz Lekringa vārtiem. Vairākas neveiksmīgas epizodes pēc kārtas Cēsu komandai. Vai Siliņam izdosies, vai Siliņš izvirzīs pirmo reizi vadībā Rubenu šajā spēlē? Viņš pret Kreičmani. Kreičmanis ir pārāks. Un šoreiz tiešām vārtsargs uzvar duelī ar pretinieku. Partneri dodās mainīties. Maklers pret Siliņu. Maklers izcīna bumbu un 4-3. Atkal vadībā Cēsu Lekrings. Siliņam neveiksmīgs spēles nogrieznis, nerealizēja bullīt. Un tagad iekrīt aizsardzībā.
Lisovskis pagarina Makleram. Bet Rubenai ir tā, kas veido uzbrukums. Tas Fogela metiens tiek bloķēts. Berkolts. Nesanāk metiens Švarckofam. Rubeni var aizskriet. Petersons. Krečmans atstāja vārtus. Pārts laba pozīcija Mārim. Piespēl uz vārtu priekšu un ir 4-4. Kārlis Bitmanis 3 minūtes 15 sekundes pirms pamatlaika beigām. Rubena vēl vienreiz izlīdzina rezultātu 4. reizi jau šovakar. Iekrīt Laikrings aizsardzībā. Un kļūdās uzlīdzenas vietas Rodrigo Švarckovs. Keišs var likt punktu spēlē, bet Krečmans saka, ka vēl tik ātri te viss nebeigsies. Erembots uz vārtu priekšu, Beķeris Švarckofam bumba vārtos, 5-4. Laikrings 5. reizi izvirzās vadībā. Un Švarckovs iesit bumbu pat taisno vārtos. Vārtos ir Lauris Knoks, bet kādu ložmetēju šāvienu palaiž Rodrigo Švarckovs. Švarckovs mačo varonis. Hetriks nebūs, bet Laikringa uzvara gan ir izcīnīta pret Rubeni ar 6-4.